kur, lai iegūtu vairāk zināšanu par bebriem, pieaicinājām divus medniekus. Viņi mums pastāstīja daudz interesantu faktu par viņiem. Un bija liegums uz bebru medībām. Nāca rudens, lai viņš izdzīvotu ziemu. Uztaisīja atkal pa jaunu aizsargaustu. Grāvus viņi nekop. Tas romus negriež ārā. Romus, ja izgriež, tad atstāja grāvī. Bebram ļoti laba vieta, kur dzīvot. Un kā redzat, visi krūmi ir baigi lieli sauguši. Un te tūk bebram parasti. Un reāli ziemu pavada šinī mājā. Visus uzkrājumus grāvī viņi tur zem ūdens apakšā. Tā kā viņam sagribās ēst, ledus uzsalst, ienīst viņš, nograuž zaru, ievelk būdā un lēnām apēd. Mājas iekšpus izskatās, viss ienāk šeit iekšā, un tad tāda kā lielāka kamera, kur viņi sēž. Interesantākais bija tas, ka bebriem ir ļoti interesantas mājas. Viņiem pat ir savai mājai lūka, pa kuru cirkulē gaiss. Ir vairāk mājai ir rekur ventilācija. Tā ir plānākā vieta mājai, kur no ārpus var tikt. Skatījāmies, kā jauca aizsprostus. Mums pašiem neļāva jaukt. aizsprostu izjaukšanas. Mēs fiksējām to, ka ūdens līmenis bija krities un pļavas bija sausākas. Redzējām arī bebru nedarbus, dēļ viņiem bija nokautus jaunaudze egļi. Redzējām aizsprostus, kas bija jau ļoti veci, divus aizsprostus. Viens bija ļoti vecs, pa kuru pārvietojās dzīvnieki, un otrs nebija tik ļoti vecs. Tad mēs braucām gar Meirānu kanālu, un tur mēs redzējām svaigi atbraustus bērzus. Pirms nedēļas mēs ar draugu aizbraucām makšķerēt, un mēs makšķerējām un tur ieraudzījām bebru, bet žēl bija, ka nebija kameras un nevarējām nofilmēt. Bebras no zariem izlīd ārā, skaties un pēc tam nobijās ar asti noplikšķinē un neizpildām. Labais bebras! Pagājušajā bebriem ir ļoti liels spēks, lai nogāstu kokus, viņš nogāza šitādu bērzu. Paldies Dainim Tučam par to, ka viņš novietoja kameru netālu no bebras mājas, Teiču dabas rezervātā. Bet, diemžēl, programmas dēļ nevarējām ievietot datorā, tāpēc pārfilmējām no kameras uz kameru. Bebri nodara daudz kaitējumu zemniekiem un citiem cilvēkiem. Viņi tomēr ir dzīvnieki un izskatās ļoti mīlīgi. Pēc bebris dzīvo, piemēram, Lubānas ezerā. Kaut kāds ar krūmi iet, bet lielākā